Nu, te ir lielisks piemērs, kurā var redzēt, kā notiek augsnes erozija klajumā, kur nav nekādu aizsargu pret vēju, nav aizsargu stādījumu, tikai atsevišķi vientuļi koki vai mazi koku puduri, kas šajā situācijā neko daudz nemaina. Ir diena ar lielu vēju un viss augsne iet pa gaisu. Nu, varētu teikt, ka te aiziet auglīgā, vērtīgā zemgales augsne, tās virskārta tiek aizpūsta. Nu jā, šķiet, ka šādas lietas, putekļu vētras notiek tikai kaut kur tālu, prērijās vai citās zemēs, kur ir lielie līdzenumi. Patiesībā tas notiek arī mūsu zemgalē. Nu, šeit ir kāda pavasara diena, augsne ir aparta, nav vēl apaugusi, ne ar ko ir liels vējš. Un tāda situācija nebūtu nav ļoti nekas rets un īpašs. Un es nezinu, cik tonnas šobrīd šis te lielo lauku īpašnieks pazaudē no auglīgās augsnes virskārtas. Ne šobrīd ir gan redzams, gan fonā dzirdams tas, kas notiek. Viss apartās zemes virskārta ir kļuvusi gludena, ir sapūsts pa virsu smilšu daļiņas, kas citādi droši vien te šķistu, ka nemaz nav, jo augsnes ir auglīgas mālainas, bet te nu viss tas, kas ir vieglāks, ir nopūsts, atpūsts, pārpūsts, ja. Un šeit mēs redzam, būtībā tas ir ar apdraudējums ceļam, jo kādā brīdī, braucot pa šādu te erozijas skartu lauksaimniecības zemju apvidu, principā ceļi kļūst, nu, tāpat kā biezā miglā, necaurskatāmi. Lūk, un šeit, nu, es domāju, šai dienā mēs pilnīgi nešaubīgi varam saprast, kāpēc noderētu koku krūmu joslas ceļmalās un kas nodalītu šos milzīgos vienlaidus lauku masīvus. Šobrīd tā visa nav, pat ir bijis daudz, kur tiek likvidēti šie te, nu, gan koku grupas, gan vienlaidus kaut kādas joslas, kas tika padomju gados sastādītas vai agrākos laikos. Nu, diemžēl šī situācija visai pēdīga.